Hello! Pamazām mācoties programmēšanu, mēs nonākam pie tādas situācijas, kad mums ir nepieciešams liels kaut kāds risinājums. Varbūt ne liels, bet mums ir nepieciešams viņam izdarīt tā, lai mēs varam pieslēgties vienlaicīgi vairāk cilvēku no vairākām vietām un kaut ko citīgi viņā darīt. Turklāt mēs varam pieslēgties no vairākām ierīcēm, pilnīgi nevis vietas, var viens cilvēks pieslēgties vienlaicīgi, var vairāki. Piemēram, iedomāsimies, kā mums pieder maziņš veikaliņš, kurš pārdod zeķītes ezīšiem. Tūlīt jau ziema nāks virsū, un nabaga ezīši ies gulēt, viņam salas kepiņas, līdz ar to mums vajag uztaisīt kaut kādu veikalu, kas pārdos zeķītes ezīšiem. Un šīs zeķītes ezīšiem mēs pārdosim varbūt uz vietas, varbūt izbraukumā, varbūt internetu veikalā, varbūt mums kāds atnāks uz noliktu un nopirks. Līdz ar to mums rodas situācija, ka mums vairākiem darbiniekiem ir jābūt iespējai no vairākām vietām, no vairākām ierīcēm pieslēgties vienai un tai pašai sistēmai un, piemēram, veikt pasūtījumus vai kaut kādas pasūtījumu rezervācijas, vai arī pateikt, ka tur pienāca kaut kāds jauns zeķīšu pievedums, kurš teikt noliktavā jānoliek. Un ko lai mēs tagad darām? Ja mēs izmantosim tikai HTML un CSS un JavaScript, tad, diemžēl, mūsu iespējas diezgan ierobežotas. Mums ir nepieciešama kaut kāda datubāze, kurā mēs uzglabāsim datus. Godīgi sakot, to var arī realizēt ar JavaScript dažādiem līdzekļiem, bet tāpat pamatā būs jābūt kaut kādai datubāzei. Un kā tikko mums ir datubāze risinājuma pamatā, tā rodas problēmas. Nelielas, bet rodas. Un viena no problēma ir tam, ka mums kaut kur datubāze ir jāuzliek tā, lai viņam funkcionētu kaut kāda servera. Un te mums pagaidām šodien nāks palīgā REPL IT, jeb Replits. Un pagaidām mēs te vēl varam uzlikt pilnīgi bezmaksas serveri saviem risinājumiem. Pēc tam, cik es saprotu, drīzā nākotnē tas jau būs zem deployments, viņus tātad vajadzēs arī uzlikt uz īstiem serveriem, bet pagaidām pavēlti. Tad, ko mēs darām? Mēs ejam uz Replitu un nospiežam tur, kur mums ir plusiņš, Create Repl. Un iegūglējam tātad, mums vajadzīgs ir Flask risinājums. Un tagad, kāpēc tieši Flask risinājums? Tāpēc, ka mēs mācījāmies Pythonu un Flask tas ir Python modulīts. Liela biblioteka, kas ir paredzēta darbam tieši ar datu bāzēm un serveriem. Viena no starp citu populārākajām Python. Ir citas, bet viena no populārākajām ir Flask. Un tātad mums būs pa lielam šim te risinājumam, mums būs divas daļas. Tad mums būs tas saucamais backend, ko cilvēks neredz, kad lieto mūsu risinājumu. Tur būs visa datubāze, tur būs visas metodes, tur būs visa websaita loģika. Un tad būs attiecīgi frontend, jeb tas, ko lietotājs redzēs. Un tur būs HTML, CSS, JavaScript un tādas lietas. Tātad, lai uztaisītu šādu risinājumu, jums ir jāzina ļoti daudz kas. Paņemsim šo te Python Flask REPL auto, jo tur jau ir īstenībā ļoti laba sagatave. Nosauksim kaut kā, piemēram, zeķītes ezīšiem un nospiedīsim uz Create Repl. Tātad, lūdzu ņemiet vērā, ka šis ir tikai viens no 100 veidu, kā mēs varam realizēt mūsu problēmu, tātad risināt mūsu problēmu. Un Replits ir viens no bezmaksas risinājumiem. Un viņš jums dot iespēju uzreiz jau uzlikt izvietot serveri, jums nav jāmokās, nav kaut kas papildus jādara, tātad jums jau pa lielam, tagad paņemot šo te paraugu Replitā, jums jau ir gatavs gandrīz vai risinājums. Mēs varam nospiest šeit uz podziņu run un paskatīties, kas būs. Tātad nospiežot uz podziņu run, labajā pusē parādās sadalās loks, viens ir web view, tas ir tas, ko jūs redzēsiet, teiksim tā, internetā, kad jūs piekļūsiet savam risinājumam. Te ir pagaidām hello, kaut kāds logins un tā tālāk. Un tad attiecīgi šeit apakšā atrodas visi sistēmas paziņojumi. Ja būs kaut kādas kļūdas, viņas arī atradīsies šeit. Un es jums noteikti ieteiktu pievērst ļoti lielu uzmanību tieši šai te apakšējai labajai daļai, jo tur būs visas kļūdas un tad jūs būs daudz vieglāk tikt galā ar kaut kādām problēmām. Pagaidām nospiežam stop. Un ko mēs izdarīsim? Pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs padzēsīsim lieko, to, ko mums tagad īsti nevajag, un to, ko mēs arī tēt varbūt īsti nesaprotam. Ups, gandrīz.
Un Replitā ir tātad uz mākslīgā intelekta bāzēts tā saucamais IntelliSense autocomplete, kas mums teiks priekšā periodiski, ko mums it kā vajadz, ko viņš domā, ka mums vajadzētu rakstīt. Dažreiz sakrīt, dažreiz nesakrīt, ļoti, ļoti uzmanīgi izmantojam. Un augšā mēs uzreiz pieliksim arī vēl divas papildus bibliotēkas, kuras mums būs vajadzīgas. Divas papildus modulīšas, tas ir ORL for un redirect. Uz doto momentu viņas mums it kā nav vajadzīgas, bet būs bišku vēlāk vajadzēs. Ja? Nu, un ko mēs redzam pa lielam? Tātad, kā vienmēr mēs redzam, ka kreisajā pusē mums ir izkārtot visi faili, mapītes un tāds lietas. Centrā mums būs kods, skatoties kādu lapiņu atvērsim, tādu kodu arī redzēsim. Un labajā pusē ir WebView, kas rādīs to, kā jūsu tas risinājums izskatās reāli dzīvē. Un labajā pusē apakšā mums ir konsole, kur rāda mums visas kļūdas. Ja? Un tad, ja mēs atstājam tikai pašu būtiskāko, tad mums paliek lūk šāds te risinājums. From Flask import, tātad mēs no lielā moduļa importējam šādus te, tātad no lielās bibliotēkas importējam šādus te modulīšus, Flask, Calendar template, request, ORL for un redirect. Un šie te visi modulīši mums būs vajadzīgi darbā tieši ar mūsu risinājumu ar HTML failiņiem. Redirect attiecīgi mums dos iespēju pārsūtīt cilvēku no vienas lapas uz otru un tā tālāk. Un pats galvenais šeit ir neaiztikt nekad, ja tīpaši, ja jūs nezināt, ko jūs darat, nekad neaiztiekam lūk šo te trešo rindiņu un nekad neaiztiekam lūk šīs te beidzamās divas rindiņas. Ir tīpaši, ja jūs nezināt, ko jūs darat. Tad, kad jūs zināsiet, ko jūs darīsiet, jūs te varēsiet droši vēl kaut ko pielikt klāt, jā, tur debug true vai kaut kādas tādas lietas, bet kamēr jūs nesaprotat vēl, kas notiek, tikmēr šīs te rindiņas mēs neaiztiekam. Tātad, svētā rindiņa numur 3 un svētās divas rindiņas 10. un 11. Ja? Turklāt, šai te trešai rindiņai vienmēr ir jābūt kaut kur augšā uzreiz pēc bibliotēkām, jo šeit mēs pasakam, kā saucas mūsu šis te risinājums, ja? Ka tā ir Flask aplikācija. Un beidzamajām rindiņām vienmēr jābūt ir beigās, jo mēs te pasakam tātad, kādā veidā mēs palaižam savu aplikāciju, kādā portā, uz kāda porta viņa tātad darbosies un tā tālāk. Ļoti, ļoti svarīgas rindiņas nekad neaiztiekam. Vispār nekad neaiztiekam viņas. Un tātad trešā rindiņa vienmēr paliek tur tajā trešā pozīcijā, un šīs te divas rindiņas vienmēr paliek pašās beigās. Un pa vidu, kas mums ir? Pa vidu uz doto momentu mums ir tātad uproot, def hello world un tā tālāk. Acīgākie varbūt pamanīs vai atcerēsies, ka def, tas tā ir funkcijas definīcija no Pythona, un tātad Flask, kā jau teicu, tas ir viens no Pythona, tā ir viena no Pythona bibliotēkām lielajām, un līdz ar to šeit pa lielam ir Pythons tikai, biškucīt ar savām īpatnībām. Un uproot, tātad, un iekavās mums ir slash, tātad uproot mums būs tas adrese pa lielam, ceļš. Ja, root, burtiskais tulkojums ir ceļš vai maršruts, un uproot, tātad mēs norādām ceļu, jeb ceļu līdz kaut kādam resursam vai attiecīgi adresi. Jūs noteikti esat kaut kur veidojuši, rakstījuši iekšā adreses, piemēram, lmt.lv vai tur kaut kāds, teiksim, e-klasa.lv. Jā, tas ir tas ceļš līdz resursam, un tā ir tā adrese. Un te mēs daram to pašu. Piemēram, uproot un vienkārši šās tas slash nozīmē, ka tas ir noklusējuma ceļš. Ceļš pēc noklusējuma. Tad cilvēks ienākot iekšā jūsu websaitā, tas ir pirmais, ko viņš ieraudzīs. Un tad, kad viņš ierauga šo te, pirmais, ko viņš ierauga jūsu websaitā, mēs palaižam funkciju, kas kaut ko dara. Un mūsu gadījumā mēs palaidīsim šādu te funkciju ļoti, ļoti maziņu. Mēs viņu nosauksim par indeks, jo tas parasti tā ir indeks lapa, kur cilvēks pirmo reizi, kad ienāk jūsu saitā, pirmais, ko viņš redz, tā ir indeks lapa. Un ko mēs pasakam? Tajā momentā, kad cilvēks ir noklusējuma direktorijā, kad viņš tikko ienāk jūsu saitā, viņš ko vēl nav saspaidījis, nostrādā metode indeks, un metode indeks atgriež templeitu, jeb šablonu indeks HTML. Citiem vārdiem sakot, cilvēks ienāk jūsu websaitā, un ja pat ja viņš neko nedara, tad nostrādā šī te funkcija, un viņam tiek parādīta lapa indeks HTML. Un attiecīgi, kur tagad meklēt šo te indeks HTML? Flaskā tātad ir speciāla mapīta templates. Lūk, kreisajā pusē mēs viņu te redzam, mapīta templates. Ar maziem burtiem, jā, viss ir rakstīts templates. Un iekšā mēs redzam, lūk, ir indeks HTML.
Tātad tā ir viena no Flaska īpatnībām. Viņš pieprasa, lai būtu šāda mapīta templates ar maziem burtiem uzrakstīta. To ir iespējams mainīt, bet, again, ja jūs nesaprotat, ko jūs darat, neko neaiztiekam. Tātad templates ar maziem burtiem paliek, un pilnīgi visi HTML failiņi, kas mums būs nepieciešami, būs šajā mapītē templates. Nu, piemēram, pamēģināsim nospiest uz šī te indeksa HTML, kas mums atveras. Tā jau ir sagatave, un tagad attiecīgi mēs lieko mazliet padzēsīsim, jo mums te ļoti daudz visakā, kas mums nav vajadzīgs. Te bija domāts tāda sagatave jau ar ielagošanos iekšā, kaut kādu jau te jau ir CSS, mēs redzam tātad kaut kāds gatavais dizains. Mēs to visu padzēsīsim tagad nost, jā, mēs veidosim savu dizainu. Jā, un mums paliek tātad tikai lūk šāds te pliks, var teikt, skeletiņš. Titulu nomainīsim, tātad, kas mums būs. Mums būs attiecīgi indeksa lapā būs zeķītes ezīšiem. Tas būs virsraksts, ko mēs redzēsim pašā lapas augšā. Un iekšbodī mēs pagaidām neko tādu īsti nerakstīsim. Mēs uzrakstīsim tikai H1 līmeņa nosaukums, lai būtu zeķītes ezīšiem. Ja? Tikai esam ļoti uzmanīgi. Repelētī un Repelētī un vispār mākslīgais intelekts pa lielam, viņš, kad ģenerē, piemēram, lūk šādu te virsrakstu H1, viņš man noģenerē, bet viņš vēlreiz uzģenerē tātad noslēdzošo tegu H1, un tas ir jāskatās uzmanīgi un jāpadzēš liekais, ja? Jo ir īpaši tajā momentā, kad viņš sāks ģenerēt jums kaut kādu kodu, kas būs saistīts ar datubāzi, tur būs ļoti uzmanīgi jāskatās, lai viņš nepieģenerē lieku vai kaut ko nepareizi. Nu, lūk, ir mūsu indeks HTML, tātad ļoti maz, kas mums te pagaidām iekšā ir, un pamēģinam palaist tagad. Tātad mums pats galvenais fails, vispār visā šajā te risinājumā, pats galvenais, tas ir šis main.py, jo main.py nosaka, ko mēs darām, kad lietotājs atrodas tajā lapā, ko mēs darām, kad lietotājs atrodas tajā lapā, kādas metodes izsāk, kādas bibliotēkas piesaistīt. Tātad pa lielam pats galvenais fails ir main.py. Un ja mēs tagad palaidīsim, mēs redzēsim, ka main.py iedarbojas, un tajā momentā, kad mēs esam mūsu websaitā ienākuši tikko, kad adrese ir tātad /, tad viņš mums parādīs mūsu indeks HTML. Uz to momentu viņš tur updētiņus uzinstalē, jo vairāk jūs pieliksiet klāt bibliotēkas šeit augšā modulīšus, jo vairāk viņš jums šādi te viņus pieinstalēs. Viņš pieinstalē vienu reizi, tikai pēc tam viņš palaidīs normālu risinājumu. Tātad viņš uzlika lūk uz mūsu indeksu HTML, kur ir tikai viens vienīgs uzraksts zeķītes ezīšiem. Viss vairāk mums tur nekā nav. Tālāk, attiecīgi, sākam domāt, kas mums vēl ir vajadzīgs. Tātad, ja tā ir sistēma, kurā mēs varam kaut ko mainīt, kaut kādus pasūtījumus, kaut kādas cenas, noformēt, piemēram, pasūtījumus kaut kādu firmu vai pateikt, ka mums ir noliktavā kaut kas, tā ir diezgan svarīga informācija. Īstenībā tā ir ļoti svarīga informācija katram uzņēmumam. Līdz ar to mums ir jābūt vismaz kaut kādai minimālai aizsardzībai datiem. Es saprotu, atļaujiet man vēlreiz jums atgādināt, ka šis viss, ko es jums rādu, tas ir vienkāršākais variants, nebūt nedrošākais, nebūt nevienīgais. Bet uz doto momentu pamēģināsim izdarīt tā. Ieiesim iekšā tajā mapītē, kur ir templates, un noklikšķināsim kreisajā pusē ir tāda ikona, tāda podziņa, tāda kā lapiņa ar plusiņu, tātad, un uzbraucot virsū ar peli, viņš saka new file. Blakus ir arī new folder, kas mums arī pēc tam būs vajadzīgs, bet uz doto momentu mēs klikšķinam tur, kur rakstīts new file, un attiecīgi mums būs failiņš login HTML. Vēl uz priekšdienām es jums noteikti varu pateikt, ka mums būs vajadzīgs arī kaut kāds main page HTML, piemēram, mēs viņu nosauksim. Pagaidām pietiks. Tātad, lūk, ir mūsu login HTML, te iekšā nekā īsti pagaidām nav, bet tas nekas. Ko mēs pieliksim? Tātad pie failiņā iekšā indeks HTML mums vajadzētu pielikt, piemēram, pogu pieteikties sistēmā. Jo tad, kad cilvēks attaisīs jūsu šo te sistēmu, pirmais, ko viņš redzēs, būs vai nu uzreiz login loks, vai nu arī, kā tas ir ļoti bieži daudzās sistēmās, jūs redzēsiet divas pogas. Viena poga būs ieiet sistēmā, un otra būs pieregistrēties. Tātad login vai sign up.
Nu, mēs uztaisīsim tā, ka ieejot iekšā indeksā, mēs uzreiz redzam, mums būs kaut kāds backgrounds ar laiku, un mēs redzēsim uzrakstu login. Kā mēs to panāksim? Pagaidām mēs viņu uztaisīsim kā linku. Tātad, un links mums ar HTML ir A, ja, un links mums būs uz. Un šeit mēs izmantosim šo te URL for. Tātad mēs pasakam, ka mums būs kaut kāda direktorija, un direktorija mums būs uz login. Uzraksts iekšā mums būs, piemēram, ielogoties. Lūk, šādā te veidā. Ļoti uzmanīgi esam ar pareizrakstību, tātad divas figūra iekavas vispār pa lielam nozīmēs, mēs HTML kodā varēsim izmantot šādi divas figūra iekavas vai vienu figūra iekavu un procentu zīmi. Tas pa lielam nozīmēs, ka mēs mēģinam rakstīt kaut kādu Python kodu. Bet to jūs redzēsiet arī mazliet vēlāk. Uz doto momentu mums ir tā, ka mums ir zekijas cezīšiem, un zem zekijas cezīšiem uzraksta mums ir links ar uzrakstu ielogoties, un tas links vedīs uz lapu login. Uz doto momentu, ja jūs mēģināsiet palaist risinājumu, viņš nestrādās, jo mēs šo login nekur neesam apstrādājuši. Mēs pasakam tā, ka cilvēks nospiež uz šīs hipersaites, mēs viņu aizvedīsim uz lapu login. Bet lapa login, lai gan šeit ir izveidota login HTML, bet viņa pagaidām tā ir kā karājas gaisā, viņa nav nekur piesaistīta. Un viņa ir jāpiesaista lūk caur šo te main pie. Tātad viss, kas nav aprakstīts main pie, priekš mūsu risinājuma neeksistē. Vienkāršākais variants, ko mēs varam darīt, mēs nokopējam šīs te trīs rindiņas, uproot, def, index, return, un ko mēs mainām. Tātad uproot mums tagad būs /login, jo tā būs login lapa. Attiecīgi funkcijas nosaukums arī būs login, un skatieties uzmanīgi, ja funkcijas nosaukumi viņi nedrīkst būt vienādi, ja? Tātad jums nevarētu būt def, index, def, index, def, index, def, index, ja? Tad jābūt ir dažādiem. Un arī šajā te vietā mēs pasakam render template, tātad apstrādāt šablonu login HTML. Un aiziesim uz pašu lapiņu login, es nezinu, ierakstīsim te kaut kādu tekstu, piemēram, tur sveiki, sveiki, jā, lai mēs zinātu, ka mēs tur esam. Un pamēģinam. Tātad, ja mēs nospiežam podziņu run, mums parādās lūk zekīti cezīšiem, mums parādās mūsu hipersaite ielogoties, un mēs tiekam lapā login HTML, kur mēs redzam uzrakstu sveiki, sveiki. Logiski, ka lapā login HTML mēs neredzēsim uzrakstu sveiki, sveiki. Tātad loginā mums būtu jābūt iespējai ievadīt kaut kādu lietotāju vārdu, kaut kādu paroli, nospiest uz podziņu login, vai ne? Un mūs ielaidīs, ja mēs esam ievadījuši visu pareizi, mūs ielaidīs sistēmā. Ja mēs ievadījām kaut ko nepareizi, tad mūsu sistēmā neielaidīs. Tātad, un ko mēs varam darīt? Mūsu login HTML, sāksim ar to, ka tas ir, vienkārši nokopēsim pagaidām no indeksa HTML, lai nebūtu daudz jāraksta. Jo pamata struktūra visiem HTML, tātad dokumentiem ir vienāda doctype, atverošais HTML, atverošais head, iekšā kaut kāds title. Piemēram, šeit mēs te varēsim ierakstīt, ka tā ir login lapa. Tad ir aizverošais head, body un aizverošais HTML. Nodzēsīsim iekšā visu body pagaidām sastāvu, un tad darīsim tā, kad veidosim savu superīgo login lapiņu. Viņā iekšā būs diezgan maz, kas tomēr bišķucīti parakstīt mums vajadzēs. Tad pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs uztaisīsim tādu kā konteineri, div no HTML, mēģinam atcerēties, div tas ir tāds kā tukšs konteineris. Un mēs īstenībā varam ar šo konteineru darīt pilnīgi visu, ko gribam. Tad, kad jūs rakstat HTML, es vēlreiz jums varbūt atgādināšu, bet jums ļoti iesaku darīt tā, kad jūs uzrakstat atverošo tegu, piemēram, manā gadījumā es uzrakstīju div class container, un uzreiz uztaisat aizverošo tegu, un pēc tam atgriežamies pa vidu un turpinam rakstīt. Tātad. Tad mēs ieliekam iekšā formu, un formai mēs pasakām, ka viņai ir tātad viņai ir, atvainojos, nevis action, bet viņai tātad metode ir post. Tātad tajā momentā, kad cilvēks nospiedīs uz podziņu ielogoties, tiks izsaukta metode post.
Un, attiecīgi, posts no angļu valodas, tas ir ne tikai kaut kāds mistiskais nosūtīt vēstuli vai kaut kā tā, ja, bet tas ir arī vispār nosūtīt kaut kādus datus. Tātad tajā momentā, kad nostrādās metode post, mūsu forma mēģinās datus sūtīt atpakaļ uz serveri. Un tad jau mūsu problēma būs otrajā pusē viņus nokirpt un apstrādāt kaut kā. Nu, un action attiecīgi būs, mēs apstrādāsim. Action ir tātad, uz kuru lapu mēs sūtām to cilvēku ar visiem datiem, un mēs sūtīsim viņu tieši uz to pašu lapu login. Varēja atstāt īstenībā. Tā to ir L4. Un parastajās apostrofos login. Tātad šajā pašā lapā login mēs viņu uz vienu citu lapu nesūtam. Tieši tajā pašā ielogošanās lapā mēs arī apstrādāsim to gadījumu, kad viņš ir nospiedis uz podziņas ielogoties. Ja? Tātad, un kā es teicu, kā tikko mēs uzrakstījām atverošo tegu form, tā mēs uzrakstam uzreiz aizverošo tegu formu, un pēc tam atgriežamies iekšā un rakstam kaut ko citu. Tātad, nu, pirmais, ko mēs uzrakstīsim, tātad mēģināsim varbūt uztaisīt šo te salīdzinoši latviski. Tātad nebūs login, būs ieiet sistēmā. Vai ieiet sistēmā, pilnīgi vienalga. Un iekšā, kas mums ir vajadzīgs? Mums būs vajadzīgs label tipa elementi, kas ir vienkārši uzrakstiņi. Un, piemēram, šis te uzrakstiņš būs laukam username. Un tātad lietotāju vārds. Un /label aizveram. Un otrs lauciņš, kas mums būs vajadzīgs, tas būs lauciņš input, jeb kaut kāds ievadas lauks, ja, mūsu gadījumā. Viņam tips būs tekst. Tātad teksta ievadas lauciņš. Vārds viņam būs username. Username. Attiecīgi ID, pēc kura mēs viņu pēc tam redzēsim sistēmā, arī būs username. Un vēl viena lieta, ko mēs viņam pierakstīsim, ir tas, ka viņš ir required. Tātad obligāti ievadāmais. Ja cilvēks viņu neievadīs, nu tad sistēma automātiski tālāk viņu nelaidīs. Būtu mazliet atdalīsim šādi te. Enter. Un ko mēs darām? Mēs pa lielam šo te nokopēsim, jo tā, man liekas, ir vieglāk nekā rakstīt visu no jauna. Un tad otrs labels, jeb uzrakstīņš mums būs priekšparoles. Un iekšā šeit teksts būs parole. Input type mēs nomainīsim šoreiz uz password. Ir tāds speciāls tips. Un tad viņš uzreiz automātiski, tad, kad jūs vadīsiet iekšā paroli, viņš rādīs zvaigznītes. Nu, vai bumbiņas, nu vienalga. Tātad, un vārds viņam ir password, ID viņam arī ir password. Tad skatāmies uzmanīgi, lai šeit tātad būtu sakristu viss 100%, tātad, ja te ir rakstīts password, te ir rakstīts password, ja? Lai nav nekur kaut kāda mistika, pēkšņi viens burts pa labi, viens pa kreisi, un jums nekas nestrādās. Nu, un beidzamais tātad mums ir lietotāja vārds parole, un attiecīgi beidzamais, kas tur ir, tā ir poga. Lūk, viņš jau pat automātiski man viņu uzgenerēja. Tātad input type submit, tātad tā ir poga, kurai tips ir submit, tātad viņa nospiežot uz viņu tiek sūtīti, jeb submitoti dati uz serverīti. Un var arī tā, bet varējām arī caur pogu īstenībā uztaisīt. Labi, uztaisīsim caur pogu, tā kā man bija vienā risinājumā. Tātad button type submit, tas pats vien ir tikai piškucīti savādāk. Ui. Un uzraksts būs ieiet, teiksim, sistēmā. Nu, vienalga. Lūk. Uz otru momentu, ja mēs tēt mēģināsim palaist mūsu risinājumu, tad, nu, vai nu mēs dabūsim kļūdas, bet, nu, jebkurā gadījumā nekas nestrādās. Lūk, es varu augšā tātad šeit nomainīt adresīti uz parasto slešiņu. Ja parastais slešiņš, es tieku tajā indeksa lapā, nospiežu uz ielogoties, un es tieku tātad uz šo te login lapu. Es te kaut kādu varētu kaut ko rakstīt teorētiski, jā. Bet praktiski mēs redzam vēl vienu problēmu. Nu, pirmkārt, mums tagad izskatās tas websites, nu, pilnīgi pēc nekā. Tāda sajūta, ka, nu, 90. gadu sākums un neviens par dizainu vēl nav dzirdējis. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs izveidosim jaunu mapīti. Tad nospiežam uz plusa zīmītes, mums būs jauna mapīte, un jaunai mapītei nosākums būs statika. Un mapītei statika, tātad mēs ievietosim iekšā
mūsu dizainu. Tātad tā ir arī attiecīgi atkal kārtējais noteikums priekš Flaska, tad, kad visi dizaini, visi JavaScripti, kaut kāds bildīts glabājas atsevišķā mapītē nosaukumu statika ar maziem burtiem. Un iekšā statika mapē mums būs tātad style CSS. Nu, un attiecīgi style CSS būs mūsu stiliņš, un tātad es viņu tūlīt iekopēšu jau gatavu izveidotu, jo šis nodarbības nolūks nav veidot CSS. Nu, lūk, šeit ir iekopētais CSS, viss dizains, un, lai šis dizains strādātu, mums ir jānodrošina, ka katrā HTML lapā mums tagad augšā tajā sadaļā, kur ir head, vēl parādās jauns teksts, un tas jaunais teksts ir link rel, tātad link, un mēs pielinkojam klāt mūsu stila lapu. Tad fiziski stila lapa atrodas, lūk, mapītē statika. Mapītē statika es vēl ieliku arī viena mapītē ar attēliem, nosaucu images un saliku tur iekšā visādus ezīšus. Lūk, atrodas tātad style CSS, atrodas mapē statika. Un katram HTML failiņam mēs augšā norādam, ka viņam ir pielinkots, lūk, šis stila dokuments. Gan index HTML, gan login HTML, lūk, viņš tā augšā atrodas. Nu, un pēc tam, ja mēs taisīsim, kad mēs taisīsim pārējais HTML failus, arī viņiem būs augšā šis jānorāda. Nu, un ja mēs gribam kaut kāds atsevišķus izcelt elementus, kam būs savādāks dizains nekā pārējiem, piemēram, kā mūsu divam ar klasi konteineri, jā, tad mēs norādām viņam klasi. Piemēram, savā indeks lapā es arī norādīju klasi tātad priekš visa body, jo es gribu to indeks lapu uztaisīt tādu, interesantāku, ne tādu kā pārējās lapas. Un arī manam centrālajam virsrakstam Zekīts ezīšiem ir izmaiņas. Un arī es te vēl pieliku arī bildīt ar ezīši ar noapaļotām maliņām. Un arī pašai pogai, jeb hiperlinkam ielogoties, es arī uzliku klasi, kas ir button link. Un viss tas tiek aprakstīts tātad CSS, lūk ir mans indeks body. Es varu šeit redzēt, kad indeks HTML dokumentā pie tega body, kas ir viss ķermenītis, es pieliku klasi vienāds indeks body. Tātad tā ir mana tā klase. Un iekšā, tas jau gatavais risinājums. Un iekšā tātad style CSS, lūk, man ir punkts indeks body, tātad punkts un klases nosaukums, un figūra iekārs aprakstu visu, ko es gribu. Es uzliku no Pixabay vektoru grafikas fona attēlu, viņš ir diezgan tāds spilgts, bet nekas. Un tātad attēlam ar apaļajām maliņām ir pats galvenais, kas viņam ir, tātad tas ir border radius 50%. Tad border radius nozīmē, cik ļoti mums ir noapaļotas malas, un ja ir 50%, tas ir perfekts aplis. Un centrālajam virsrakstam ar klasi center heading es uzliku tātad, lai viņš ir tā pašā centrā, lai viņš ir baltā krāsā, lai viņš ir 73 pikseļus liels, ja? Un vēl arī uzliku viņam fona krāsīnu, lai viņš labāk izceltos un tādas lietas. Un attiecīgi hipersaitei, kura ir mums strādā kā ielogošanās links, tātad tur ir viņa padarīta tā hipersaite tā, lai viņa izskarās pēc pogas ar to displeju bloku. Un gan šai pogai, gan bildītēs uzlikt tāds kā mazas ēnas virsū. Un viss pārējais tātad, piemēram, tālāk ir body, kas attiecas pilnīgi uz visām lapām, tad pilnīgi visām lapām uz viņām attieksies šis te stils. Nu, un konteiners, kuram iekšā ir mūsu formiņa, tātad viņam platums ir 300 pikseli, viņam ir balts fons, viņam tur ir maliņas biškucīti apaļotas. Pašai formai, kur mēs rakstīsim iekšā tātad username un paroli, jeb lietotājvārdu un paroli, tātad viņa arī ir 300 pikseļus plata, jo viņa, nav jau sevišķi lielai. Un visi elementi, kas mums ir iekšā formā, tātad uzraksti label, input lauki, tātad teksta lauki un button, kas ir pogas, visas arī šeit ir aprakstīts. Tad, ja mēs to tagad risinājumu palaidīsim, ko mēs redzam, un šoreiz es nospiedīšu šeit, tātad ir tur, kur mums ir web view, pašā labajā pusē tur ir tāds new tab, un es viņu iznesīšu ārā, lai viņš parādās atsevišķām logām. Nu, mēs redzam, ka mums tagad ir Zekīts ezīšiem, kas ir ar atsevišķu klasi, tāpēc viņš tagad ir centrā ar fonu, es vēl pieliku copyright zīmi. Šeit man ir ezītis, ko es noģenerēju, starp citu visas bildes ar ezīšiem, ko es redzēsiet.
un zeķītēm tika ģenerētas caur Adobe Firefly, caur mākslīgo intelektu, un poga ielogoties. Ja es nospiežu uz pogas ielogoties, es trāpu lūk savā sistēmā, tātad ielogošanās lodziņā, login logā. Problēma gan tagad mums ir tajā, ka tas login logs reāli nestrādā. Viņš tur it kā ir, stilus pagaidām izslēgšu, viņš tur it kā ir, un viņš it kā kaut ko dara, un ja mēs nospiedīsim uz podziņas ieiet sistēmā, tad viņš arī izsauks metodi post un mēģinās pieklāvēt pie login lapas, bet faktiski mēs neko neapstrādājam, jo mums nav pat laban arī nekāda lietotāja. Un tad attiecīgi šeit mēs atgriežamies pie galvenās atpakaļ problēmas, kad ja mums ir kaut kādi dati, kas ir jāglabā, piemēram, dati par lietotājiem, vai, piemēram, dati par tām zeķītēm, ko mēs pārdosim, par klientiem, kam mēs pārdodam, tad mums ir nepieciešama datubāze. Un datu bāzi mēs veidosim tādā veidā, kad mēs uztaisīsim, tad aizvērsim visu lieko, mēs uztaisīsim tātad jaunu failiņu, es viņu parasti saucu par DB methods, py. Tātad šis būs Python failiņš, DB methods, ar kura palīdzību, kurā mēs tātad veidosim iekšā pilnīgi visas funkcijas, kas mums kaut ko darīs ar datubāzi. Piemēram, mums būs funkcija, kas uztaisīs datubāzi ar visām tabulām. Mums būs funkcija, kas aizpildīs datubāzi ar visām tabulām. Mums būs funkcija, kas, piemēram, pieslēgsies tur lietotājiem un nolasīs, meklēs konkrēto lietotāju ar tādu un tādu paroli, tādu lietotāju vārdu. Nu, un, lai būtu uzskatāmāk jums, tātad, lai es varētu saprast, ko mēs īsti taisam, man bija ieslēgta bildīgi, netīšām izslēdzās. Tātad, kāda tipa mēs datubāzīti tagad taisīsim, mēs viņu tagad veidosim šādu. Mums būs 5 tabulas. Mēs viņu veidosim ar SQLite, jeb SQLite palīdzību. Un mūsu 5 tabuliņas, es viņus tagad nosaucu angļu valodā, jo, parasti arī programmējot vienalga, kurā valstī mēs rakstām kodu, mēs kā rakstām visu angliski pēc iespējas. Tātad mums būs, galvenais, kas mums būs, tas mums būs lietotāji, users. Un katram lietotājam tabuliņā būs primārā atslēga user ID. Un viņam būs username, kas ir lietotāja vārds, password, parole un e-pastiņš. Tātad user ID mums būs integer tips, tātad tie ir veseli skaitļi. Plus tā būs primārā atslēga, plus mēs arī uzliksim viņam tā saucamo auto-increasement. Tātad automātisko palielināšanos. Viņu var arī nelikt, un cilvēki, kas pārzina SQLite, noteikti teiks, ka to pašu var izdarīt ar raw ID, kas piešķirs automātiski un tā tālāk un joprojām, bet skaidrības un vienkāršības pēc mēs viņu tagad pieliksim, lai mums automātiski tiek ģenerēti user ID un mums nevajadzēs domāt par viņiem. Tālāk, tātad tie ir lietotāji, kas strādā sistēmā. Tālāk mums ir arī klienti, tātad mums ir klienta ID klienta identifikators, uzņēmuma nosaukums komponīniem un kaut kāds description aprakstīņš. Un pievērsiet uzmanību arī, es daru diezgan tādu netradicionālu lietu, šeit izmantoju kā varchar, ja? Un, ja jūs paskatīsieties SQLite, tad jums pirmais, kas pie teksta tiks izmest, tas ir datu tips tekst, bet datu tips tekst mēs nevaram norādīt, cik mums ir liels teksta apjoms. Un, ja es zinu, ka man ir ļoti maziņš teksta apjoms paredzēts, piemēram, username, es šaubos, ka kāds cilvēks ievadīs vairāk par kaut kādiem 15 simboliem. 50 tas jau ir rezervi. Bet, ja es lietošu datu tipu tekstu, tad pēc noklusējuma viņš paredz ļoti lielu apjomu tekstam, tā ir tikai vietas tērēšana. Un kas mums vēl ir? Mums tātad ir arī produkts, jo, piemēram, mums varētu būt dažādi veidi zeķītes. Tātad mums ir produkt ID, kaut kāds ID kārtējs, tad ir produkt name, piemēram, sarkanas vilnas arī tas zeķītes līdz potītē, bet mums varētu būt, piemēram, arī kaut kāds garās līdz cegalam zeķītes un tā tālāk. Tad ir price, kas ir double tips, tātad tā ir cena, un description, kas ir apraksts. Vēl viena svarīga lieta mums ir noliktava, jo, ja mēs kaut ko pērkam, pārdodam un tirgojam, tad mums ir jābūt skaidrai saprašanai, cik produkti mums ir palikuši noliktavā, kas ir jāpasūta, ja? Un tad pēc tam balstoties uz tiem datiem var arī veidot analītiku un mēģināt saprast, kas ir ejošākie produkti un tā tālāk. Un tad mums pati galvenā lielākā tabula, tas ir orders, jeb citiem vārdiem sakot, pasūtījumi. Un pasūtījumus mēs norādam tātad pasūtījuma numuru,
kaut kādu oriģinālo identifikātoru. Tad mēs norādām produkta numuru, klienta numuru, arī lietotāja numuru, kurš ir šo pasūtījumu pieregistrējis. Ja nu gadījumā kaut kas noiet greizi, mēs zināsim, kurš viņu reģistrēja un kam prasīt detaļas un paskaidrojumus. Daudzumu, produktu daudzumu, pasūtījuma datumu un tātad datumu, kad tas tika viss nosūtīts lietotājiem. Nu, tad pamēģināsim visu šo saspiest, teiksim tā, vienā komandā, kas mums to uztaisīs. Tātad pirmais, kas mums būs, tātad import SQLite 3. Tad pirmais, ko mēs importējam, tā ir SQLite 3 bibliotēka un sāksim veidot savus supermetodus. Manā gadījumā man parasti ir pirmā metode, teiksim, create tables. Tātad es uztaisīšu struktūru pašai datubāzei. Tātad visas tabuliņas, kuras es jums tikko rādīju. Daļu no koda mēs varam uzreiz aizlienēt no šejienes. Tātad connection, tas con SQLite 3 connect. Tātad tas mums būs pieslēgums pie mūsu datubāzes. Un šeit iekavās mēs norādam datubāzes nosaukumu. Es parasti lieku tātad database.sql. Un kas notiek, ja šāda datubāze ar tādu nosaukumu vēl neeksistē, tad viņi tiks uztaisīti automātiski. Jā? Par to mums nav jāuztraucas. Nu, un tad skatāmies. Tad mums būs kaut kāds SQL statement. Tad tas ir vienkārši tā būs komanda. Un tagad izpildīsim pašu komandu. Tātad 1, 2, 3. Jā. 1, 2, 3. Ak, Dievs, tas ir grūti. Mākslīgais intelekts attiecīgi dažreiz palīdz un dažreiz nepārāk. Tātad, kāpēc augšā un apakšā ir 3 pēdiņas? Tāpēc, ka mēs varam rakstīt vairākās rindiņās. Tātad, ja neuztraucoties ne par kādām, teiksim, sintakses problēmām, ja mums ir 3 pēdiņas sākumā, 3 pēdiņas, 3 dubultās pēdiņas beigās, tad mēs varam iekšā rakstīt vairākās rindiņās. Un ko mēs rakstam? Tātad mēs veidosim tabulu, tātad create table if not exists. Un mēs veidosim tabulu ar nosaukumu users, tātad tie būs tie mūsu lietotāji. Tātad create table if not exists, izveidot tabulu, ja tāda jau neeksistē, ar nosaukumu users. Pirmais lauks, kas mums būs, tas būs user ID. Viņš būs tātad integer tipa, kā jau teicām, tātad vesels skaitlis. Vēl mēs arī teicām, ka tas būs primary key, tātad primārā atslēga. Un uzliksim auto increment. Tātad mēs uzliekam, ka viņš ir automātiski palielinošais datu tips. Ciem varam sakot, mums nevajadzēs domāt par to, kāds viņam tur iekšā ir cipars pēc kārtas, mums nevajadzēs taisīt speciālas metodas, lai to nolasītu, un mēs vienkārši liksim iekšā. Skaitlīšus. Nu, lūk, un te viņš jau piedāvā, ka username ir teksts, mēs nomainīsim uz varchar 50. Not 0 nozīmē, ka viņš nedrīkst būt tukšs. Tas pats ar password. Arī varchar not 0. Un pats beidzamais mums bija email, arī varchar not. Nu labi, not 0 šoreiz noņemsim nost. Un tātad, ar ko mums beidzas visa mūsu komanda? Visa mūsu komanda beidzas ar to, ka mums ir iekavas un semikols beigās. Lūk, mums ir atverošās iekavas, tur, kur mēs teicām create table if not exists users, atverošās iekavas. Iekšā mēs atdalām visu ar komatiem. Pēc beidzamā lauka komata nav, bet toties pēc beidzamā lauka ir iekavas un semikols. Un tagad es attiecīgi klusumiņā sarakstīšu vēl 4 komandas uz pārējām tabulām, uzlikšu uz pātrinājumu, lai ir jautrāk.
Tā, nu re, apmēram šāds varētu būt mūsu komandiņas, lai mēs uztaisītu savu tātad datu bāzes struktūru. Nu, un mēs viņām dosim dažādus nosaukumus. Man ir SQL statement 1, SQL statement 2, 3 un 4. Vēl viena lieta, ko es jums ieteiktu arī šeit ielikt, tas ir timeout 10. Jo tas mums palīdzēs izvairīties no datubāzes uzkāršanās. Tātad vēlreiz mēs izveidojam savienojumu ar datubāzi, un datubāzes nosaukums ir Database SQL. Mēs izveidojam jaunu kursoru. Kursors faktiski pa lielam jūs viņu varat uztvert, ka tas ir tas galvenais rīks, kas datubāzē kaut ko jums darīs. Piemēram, ja mēs viņu salīdzinātu, teiksim, ar kaut kādu tur... Piemēram, ar skolu, jā, tad tas kursors, tas būtu tas skolotājs, kas skraida un, teiksim, dara un arī izrīko citus un izpilda komandas, jā, tad tas darbojušais elements. Un mēs viņiem pasakām, ka mūsu 5 komandas, SQL statement 1, 2, 3 un 4, un katra no šiem komandām ir tas ir SQL kodiņš. Tātad uztaisi tabulu, ja tāda vēl nepastāv, ar nosaukumu, piemēram, users, un ar tādiem laukiem user ID, username, password, email. Un tādas mums ir 5, jā. Tātad, bet uzmanīgi skatāmies, mēģinam nekļūdīties, jā, jo pieredze rāda, ka jūs tur ļoti bieži uztaisat kļūdas, un tad ir problēma. Un tad mēs mūsu tam kursoram pasakam execute, izpildīt. Un ko izpildīt? SQL statement. Tātad viņš izpildīs mums to pirmo komandu. Tad attiecīgi viņam ir jāizpilda visas 5. Tātad execute SQL statement 1, SQL statement 2, 3 un 4. Tad, kad viņš šīs visas komandas ir veiksmīgi izpildījis, mēs pasakam connection commit un connection close. Vēl viena lieta, ko vajadzētu arī izdarīt, tas ir arī aizvērt pašu kursoru. Jā, lūk šādi. Un beigās mēs varam kaut ko tur atgriezt. Mūsu gadījumā mēs atgriezīsim true, ka viss ir labi izpildīts, viss ir kārtībā. Tātad mēs pasakam kursoram izpildi pirmo komandu, 2, 3 un tā tālāk. Un tad commit nozīmē, ka mēs tās izmaiņas arī ieviešam datubāzē. Tātad viss tiek saglabāts datubāzē, close, aizveram. Tātad, kas notiks? Aiziesim uz main.py un tajā vietā, kur mums ir def index, tātad pašā pirmajā lapiņā, kad tikko saits tikai ielādējas, tad mēs varam kaut ko viņam pateikt, lai viņš izdara. Un ko viņš attiecīgi darīs, mēs varam pateikt, lai viņš palaiž mums to funkciju, kas izveidos datubāzi. Priekš tam ir vajadzīgs 2 lietas augšā, mums vajag arī norādīt import db methods. Tad mēs pasakam, ka mēs importējam lūk šo te failiņu, kas atrodas kreisajā pusē, jo tajā failiņā mums ir pa lielam visas metodas darbam ar datubāzi. Un pašā tajā indeksā mēs sakam, ka no failiņa db methods mums ir vajadzīga funkcija create tables. Tātad vienu reizi mēs viņu izsauksim. Tad tagad, kad mēs nospiedīsim uz pogas run, tad mēs uzreiz redzam, ka mums ir kaut kurā momentā mums ir kļūdīgi. Un kādā veidā mēs arī laba lieta. Lūk, šeit apakšā mēs redzam, labajā pusē ir kļūdas, un mēs redzam, ka viņam nepatīk tātad SQLite operational error, tātad ir problēma ar SQLite komandu. Un es redzu, ka tas notiek tajā momentā, kad tiek izsaukts SQL statement. Ja, es varu jau apstādināt visu procesu. Tātad SQL statement, lūk, ir šis. Attiecīgi, es visticamākais nepareizi uzrakstījusi vārdu auto-increasement. Tātad blakus šim te vārdam ir kaut kāda kļūdiņa. Kāda? Man ir sliktā rakstīšana. Nevis increasement, bet increment. Increment. Šitā. Tātad nokopēsim, jātais nevis increasement, bet increasement. Increment. Ok, close enough. Un attiecīgi visās vietās arī nomainam, ja? Pamēģinām vēlreiz nospiest uz podziņas ranu, paskatīsimies, varbūt kaut kas nomainīsies. Tāpēc, ka kādam ir jāiemācās rakstīt, jā.
Kur vēl vienā vietā 5. tabulā man palika nenomainīts. Palaižam vēlreiz. Un ir jāsamaina vietām rindiņas, tātad lūk šis te kursoru vajadzēja aizvērt vēl pirms tam, kā mēs aizvērām pieslēgumu pie datubāzes. Tātad mēs vispirms nododam uz datubāzi visas izmaiņas, tad aizveram kursoru, aizveram pieslēgumu datubāzē. Nē, kaut kas notika. Un kas vēl notika? Es teicu, varu uzreiz nostopēt visu. Kas vēl notika? Kreisajā pusē mums parādījās Database SQL. Pirms tam viņa nebija, bet viņš parādījās. Ja mēs viņu atvērsim, mēs tur iekšā redzēsim veselu kolekciju ar nesaprotamām lietām sarkanām, jā. Nu, pie labas vēlēšanas tad var mēģināt kaut ko saprast, piemēram, pabraucot uz leju. Mēs lūk redzam Create Table Orders, Warehouse Products, Clients un attiecīgi vēl kaut kāda dīvainība, Create Table Users un tā tālāk. Tātad šeit kaut kas tomēr ir saprotams, jā, bet tālāk mums ir pilnīgi viss pa nulēm, pilnīgi nekā tur iekšā nav. Viena lieta uzreiz par datubāzēm, tātad šo te Database SQL mēs neaiztiekam, mēs tam neko nerakstam, mēs tur neko nemainam. Kā tikko jūs tur ielaidīsiet savus pirksiņus, tā viņš jums palidos un būs jātaisa par jaunu. Nākamais solis ir tāds, mēs uztaisījām savus tabuliņus un vairāk viņus mums nevajag. Tātad līdz ar to mēs viņus aizkomentējam. Šo te DB methods create tables mēs aizkomentēsim. Nākamais solis ir tāds, ka, lai gan mēs to aizkomentējām, bet tagad mums ir jāuztaisa vēl viena metode, kura mums piepildīs datus. Mēs to varam taisīt vienā metodē vai 5 dažādās. Nu, pamēģināsim 5 dažādās. Tad pirmo metodu es paskaidrošu sīkāk, pēc tam pārējās varam arī paši uztaisīt. Tātad def, un parasti es šīs metodes saucu populate users. Nu, tātad populate nozīmē aizpildīt, tieši runājot par datubāzi, populate nozīmē aizpildīt. Nu, un kas mums notiek? Viņš man te jau piedāvā arī savu variantu, tēt, ko es varētu likt iekšā. Tāpat mēs pieslēdzamies pie Database SQL, tāpat mums ir 10 sekundes timeouts, izveidojam kursoru, mums ir SQL statement, un mūsu komanda ievietot iekšā tabulā users, laukos username, password un email, tātad šajos te konkrētajos laukos. Mēs ievietojam values vērtības, un lūk šīs te vērtības. Nu, mēs izdarīsim tā, kad tradicionāli pirmais lietotājs, viņš saucas user, un parole viņam ir user, un tradicionāli otrais lietotājs ir admin, un viņa parole ir admin. Tātad, ieejot sistēmā, jūs varēsiet ievadīt user un admin. Izklausās diezgan vienkārši, bet nu pagaidām noderēs. Un tad tālāk mums ir jāizdara tieši tas pats, kas bija iepriekšējā funkcijā. Tātad ir jāpalaiž abi divi statementi uz izpildīšanu, jāiekomito, jeb jāieliek tās izmaiņas datubāzē, un ir jāizver kursors, jāizver pieslēgums datubāzē un viss. Lūk, šādas te metodes tūlīt es pātrinātā režīmā uzgenerēšu arī pārējām tabulām, jo šī metode man ieliks tikai datus tabulā users. Tātad mēs tikko uztaisījām datubāzi ar pilnīgi tukšām tabulām. Un šī metode populate users ieliks iekšā tabulā users lietotāji 2 rindiņas. Vienā rindiņā man būs lietotājs user, un otrā rindiņā man būs lietotājs admin. Un tādas es tūlīt uztaisīšu arī priekš pārējām tabulām. Ok, uz priekšu.
Labi, tātad mums ir tā definīcija, bet funkcija populate users, kas aizpilda visu par lietotājiem. Tad ir populate clients, kas mums pievieno klientus. Populate produkts, kas attiecīgi pievieno kaut kādus produktus. Un mūsu gadījumā mēs pievienojam 2 produktus. Tās ir zeķes sarkanas un zilas zeķes. Un kādam ir jāiemācās rakstīt. Zilas zeķes. Tālāk mums ir populate warehouse, kas mums aizpilda noliktavu, un mēs tātad pasakām, kāda produkta mums ir noliktavā. Un populate orders, kas aizpilda mūsu pasūtījumus. Tātad tas ir tāpēc tiek darīts, lai mūsu datubāze nebūtu tukša, un lai jau pašā sākumā mums būtu kaut kādi dati, ko mēs redzam, ar kuriem strādāt. Un ko mēs vēl izdarīsim? Tātad mēs šajā mūsu main pie, pašā galvenajā failiņā, izsauksim visas mūsu metodes. Tātad pirmā bija populate users. Neaizmirstam tukšās iekavas. Tālāk mēs izsauksim populate, piemēram, produktus. Tātad tas jums userus aizpildīsim, tad produktus. Tad mēs aizpildīsim, piemēram, klientus. Izsauksim funkciju, kas aizpildē klientu tabuliņu. Tad, piemēram, mēs aizpildīsim tātad noliktavu warehouse. Un izsauksim pašu beidzamo, kas mums aizpildīs pasūtījumus, orders. Kopsumā mums sanāk 5 funkcijas, tātad 5 tabulas, līdz ar to 5 funkcijas. Nu, cerēsim tagad, ka kļūdas nebūs, protams, gan jau kaut kur izlīdīs, palaižam pogu run, nospiežam un skatāmies, kas notiks. Oho, kļūdu nav, dīvaini. Tātad viss ir kārtībā, super. Bet ja mums būtu kļūdas, tad atkal atgādina, ka viņas būtu šeit apakšā labajā pusītē. Nu, un vēlreiz, kas mums uz doto momentu ir? Uz doto momentu mums ir titulapa ar skaistu kaut kādu dizainu uztaisītu. Mums ir podziņa ielogoties, uz kuru nospiežot mums parādās login lapa. Tam visam apakšā mums uz doto momentu ir datubāze, kura ir pieslēgta, bet ar kuru mēs vēl pagaidām nestrādājam. Ja? Tātad šīs metodes mēs visas nokomentēsim. Īstenībā viņas varētu arī nodzēst pie labas vēlēšanās, bet mēs atstāsim visādam gadījumam, lai stāv sēž klusu, ēst neprasa. Nu, tad nākamais mūsu solis būs attiecīgi izdarīt tā, lai no login formas mēs varētu, tajā momentā, kad cilvēks nospiež ielogoties sistēmā, ieiet sistēmā, lai mēs varētu pārbaudīt datus mūsu datubāzē, un tad mums pēc tam tie dati arī jātelo būs citās lapās. Bet tā kā tas ir diezgan apjomīgs darbiņš, viss nākamais posms, tad es to atdalīšu otrā video. Pagaidām uz pirmo video būs pietiekoši.